Sveiciens visiem! 3 nedēļas aiz muguras. Daudz ir par ko runāt amerikāņu futbolā un arī ap pasākumiem ap to. Formulu 1 integrēsim, latvieti un vēl daudz ko citu. Jā, un arī koncerti starp spēlēm pateicības nedēļā mums ir un vēl ļoti interesants epizodes tieši no spēles laukuma. Tas viss gaidām epizodē. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Nu ko, ja parasti mums ir 2 nedēļas, ko aplūkot, tad šodien mums ir 3 nedēļu rezultāti un pavisam ātri ieskatāmies tālākajā no tām. 11. spēļu nedēļa. Jāni, kas tevi pārsteidza, kas tevi ieintriģēja un kas tevi varbūt negatīvi šokēja? Jo es skatos, ka ir lietas iz rezultāti, kas varētu arī šokēt, vai ne? Jā, es tev piekrītu. Nu, pirmais, kas, nezinu, vai šokē, bet Kansas City's zaudējums Denverai mums abiem likme bija uz Chiefs un, diemžēl, aizpeldēja. Jā. Buffalo ļoti smagā sagrāve, kā viņi sagrāva Tampa Bay 40-42, nu kārtējais apšaudes mačs. Un, jāsaka, Madrides spēle pirmā Eiropā. Ar overtime? Jā, ar overtime un rezultāts par to neliecina. Spēle bija diezgan skatāma un, jā, rezultāti ir kā jau parasti. Jā, jāmin, ka arī Dallasas Cowboys uzsēdās uz uzvaru līnijas, par to gan parunāsim vēl par nākamajām nedēļām skatoties, bet jā, nu jāmin, ka Chiefs vēl joprojām buksē, Steelers, liela uzvara, to, ko noteikti es varu vēl piebilst, un kopumā es teiktu, ka, jā, pārsteidza, ka Chargers tik pārliecinoši zaudēja Jaguāriem 6-35, tas tomēr tās rezultāts, kas, no Chargeri gluži nav tik vāji, kā to parāda šis rezultāts. Jā. 12. nedēļa, un tur jau ir komandas, kas pamostas, ir komandas, kas turpina uzvaru sēriju, un es šeit uzreiz gribu sākt ar Dallasas Cowboyiem. Pēc labas, patīkamas uzvaras pār Raideriem, uzvar ļoti spēcīgu komandu Eagles. Jā. Un tā ir viena no uzvarām, kas Dallasu ir atkal iesēduši sarunā atpakaļ par izslēgšanas spēlēm. Jā. Un viņiem ir pozitīva bilance, tā kā Dallasa komanda, par kuru mēs esam daudz smīkņājuši ar tieši tajā nogrieznī, kamēr mēs atpūtāmies, ir labi pastrādājuši un atpakaļ tā teikt spēlē. Vēl viena smaga uzvara Chiefs komandai, tā kā viņiem tas amerikāņu kalniņš uzvar, zaudē, vēl viena smaga uzvara viņiem. Nu, un, jā, vēl viena komanda, kas mani pārsteidz ļoti pozitīvi, ir Jaunanglijas Patrioti, kas turpina uzvarēt un turpina spēlēt fantastiski. Nu, labi, Bengals nav šo sezonu mēraukla, bet jebkurā gadījumā izcīnīta uzvara. Jā, es tev piekrītu. Īsumā mēs ar Patriotiem varētu sākt. Ja nemaldos, šī viņam bija 10. uzvara pēc kārtas, tagad Iespējīgi. jau šonedēļ jau ir 11. Un jāsaka, šī sajūta, ka atgriezies Doms Breidijs. Jā, es tieši gribēju teikt, tā viņu panākuma atslēga, nu, protams, tās ir vairākas, bet tieši Dreiks Mejs, quarterbacks, ir ļoti labs. Viņš atgādina kaut kādus Tom Brady vaibus, pat mazliet ātrāk. Viņš nācis pie tādas labas spēles izpratnes, un kaut vai paskatoties šo piespēli, kas nāk no sava endzona, kur parasti quarterback jaunie ir ļoti uztraukšies, viņš tomēr izdara, cik tur sanāk, 40 jardu piespēli precīzi rokās savam ķērājam un izvelk sevi no endzona ārā. Un jāsaka, ka jā, šī bija 9. spēle pēc kārtas, ko viņi uzvarēja. Tā bija 20. sezona kopš 2000. gada Patriotiem ar 10 uzvarām. Un man kā Lāču fanam šāda komanda fanot būtu daudz interesantāk nekā, kad man par savējiem, jā. Un jā, par Dreiks Mejs ir pievienojies arī slavas zāles spēlētājiem Denam Marino no Miami Delfīni, leģendu, aktieri, jā. Un viņš ir vienīgais, kuram ir pirms 24 gadiem 80 plus piespēļu reitings, kas ir diezgan augsts priekš quarterbacka 9 spēlēs pēc kārtas. Un, uzvaras 9 pēc kārtas arī, jā, attiecīgi šis ir 80 plus piespēļu reitings un izcītas 9 uzvaras pēc kārtas. Tieši šāds rādītājs tikai Denam Marino bija izdevies. Jā, un pirms tam Lamārs Džeksons 19. gadā dabūja 8 uzvaras pēc kārtas, un viņš kļuva par MVP tajā sezonā. Mēs mazliet vēlāk pieskarsimies arī. Nu, ja šādi Mejs turpinās visas iespējas komanda pagaidām pirmie, ja viņš šādi turpinās spēlēt visas iespējas dabūt MVP. Jā, mums vēlāk būs arī PAFBET likmes, un man liekas, ka Mejs bija pirmajā vietā. Un, protams, tā lielākā panākuma atslēga Maiks Vrabels. Tas ir
bijušais Titāns treneris, man šķiet, ka viņš vienu sezonu izlaida kā treneris un tagad ir Patriotos, un viņš dara brīnumu lietas. Viņš bija Titānos laikā, kad Titāni vēl bija respektabla komanda. Jā, Deriks Henrijs. Labi, ka viņi bija stabila playoff komanda, un viņš acīm redzot arī šeit ar Patriotiem parāda savas trenera kvalitātes, un arī nomainot komandu, viņš vienkārši ienes šīs jaunās idejas, jaunās vīzijas, un rezultātu to parāda. Jā, un tas, ko es par viņu lasu, tā ir attieksme pret spēlētājiem. Cilvēcīga, visi viņu ciena, un tas ir, man liekas, svarīgākais spēlē. Un šeit ir Pavbet bookmakeru likmes uz šo brīdi par gada treneri, un mēs redzam, ka viņš ir pirmajā vietā. Ļoti izteikts favorīts. 1,5 tas ir tāds, kā ja es teiktu, milzīgs, tas ir izteikts favorīts. Jā, pat liekas mazliet neinteresanti jau likt uz tādu. Jā. Bens Džonsons ir lāčs treneris, viņš ir otrais, un tad pārējie jau ir redzēt 7, 26, ka tiem jau vairs īsti netic. Jā. Bet, piemēram, Lions Covens 26, ja Jaguar visas spēles tagad uzvar un pirmajiem 3 kaut kas sāk boksēt, likme varētu būt diezgan laba. Meistars, jā. Vēl jau viss var pabarīties, vēl jau, lai gan sezonas izskaļi ir tuvojas, bet vēl jau mainīties ar daudz kas. Jā. Nākamā komanda, kurā gribās mazliet pieskarties, ir Cleveland Browns. Šogad spēlē drausmīgi, viena no labākajām aizsardzībām līgā un viens no sliktākajiem uzbrukumiem, bet, ja atceramies, mēs runājām pirmajā raidījumā par draftu, par Shadūru Sanders, kurš ir slavenā Diona Sanders dēls. Viņš ir quarterbacks un viņš tika draftēts kā Browns spēlētājs, bet spēlēt viņš netika. Tad, lūk, viņš ir sācis savu karjeru kā pamatsastāvā quarterbacks, bet, jāsaka, ka ir bijuši arī labāki brīži. Šeit mēs šajā bildē var redzēt, cik viņš brīvu spēlētāju vienkārši neredz laukumā. Skata leņķis ir pilnīgi brīvs, bet viņš skatās citā virzienā. Protams, šādas kļūdas ir. Tā teikt, pirmgadnieka iesācējies, teikt, pat iespējams manrāžas kļūdas. Šī jau nav kļūda pēc fakta, bet tāda taktiskā kļūda vairāk. Iespējams, ka viņš vēl nav iedomājies, tajā vidē ielēkt, uzreiz izprast visu redzēt. Tas grūti. Es pieļauju, ka viņam šo piespēli izdarot tā iekšēji tā manrāža ir tāda kaut, es iedotu precīzi, viņš visdrīzāk ierauga vienu spēlētāju, uz kur izdomā, kur dos. Jā. Viņam nav tas variants kā pieredzējušiem quarterbackiem, ka vienkārši tā 10 daļās var nomainīties ideja, kur aizmetīs. Jā. Te vairs nav studenti, kas viņu mēģina nogāzt, te jau ir 150 kg tēvaini. Tur tā lieta, tā kā es domāju, īstenībā interesanti būtu kādreiz tiešām, nointervēt quarterbacku un parunāt par to, kā viņam karjeras laikā ir mainījies tas redzējums laukumā. Es pieļauju, pieredzējušie quarterbacki vienkārši to visu dara instinktīvi. Jā, ar pieredzi drošību. Visdrīzāk skatās, izdomā vienu spēlētāju, kurš varētu būt apmēram, kuram varētu iedot, viņš gaidīs tieši viņu. Un šeit, manuprāt, epizode no šī attēla Rakosa tieši to arī parāda. Jā, un viņš neredz citas tās iespējas. Jā. Bet ar Browns komandu vēl sākās arī visādas mistikas komandas iekšienē, un viens no tādiem sliktajiem zēniem, ja tā var teikt, NFL ir Džerijs Džudijs, kurā komandā viņš ir tāds taisa problēmas. Un te var redzēt epizodi, kur viņš arī pēc spēles jau sastrīdās spēles 4. taimā sastrīdās ar Shadūru Sanders. Kaut ko sāk viņam mācīt, vai arī, mēs to saru nezinām, un Sanders neļauj sev kāpt uz galvas un savā Microsoft tabletītē parāda, kas bija jādara, un reku tev man bija jādod piespēle. Kas tajā sarunā notika, tas, lai paliek starp viņiem, bet, šāds epizodes it kā nav labi starp spēlētājiem redzēt. Labi, ka viss nebeidzās tā kā Latvijas futzālā. Redzēju? Es nesaistīti par asumiem. Jā. Tā kā šobrīd vispār uzvilkti pasaule daudzos sporta veidos ir visādi asumi kauteņi. Šogad, starp citu, ja mēs tā ātri par šādām aizlaukuma lietām runājam, salīdzinoši maz ir alkohola reibuma avārijas un visādi skandāli, vai ne? Lielie skandāli ārpus laukuma nav, jā. Pagaidām runājam, izskatās, ka tā sabiedrība bišķiņā apšaudes un tādas lietas ļoti maz. Jā, varbūt kaut kur pa klusu un kāds noklusē. Noteikti ir kaut kādi mazie skandāli. Gan jau izleks. Kaut kādi ģimenes kautiņi, kā tā teikt, bet pagaidām lielo skandālu, lielām avārijām, apšaudēm un tam līdzīgiem nav, ne? Uz Superbolu gan jau kāds pacentīsies atkal, jā. Pēc sezonas arī, ka varēs atlaist. Jā. Tad ejot tālāk, Nika tavējie Chiefs. Smagnēja uzvara, jā. Smagnēja uzvara. Viņi, manējie tādā perspektīvā, ka es viņus prognozēju, kā Superbolu titulu izcīnītājs, vai ne? Cik es atceros, man liekas. Es lieku Chiefs. Iespējams, jā. Tu viņus noteikti liki finālā no AFC. Jā. Mocās katrā ziņā. Mocās viņu un, nezinu, pagaidām es tur skatos, bet nav pašam atbildes, kāpēc viņiem ir tik smagnēja sezona. Es to vēl projām norakstu par tādām varbūt
pēc vairāku čempionu un pēc labu sezonu paģirām, jo skaidrs, ka amerikāņu futbolā nav tā kā varbūt kaut kādā klasiskajā futbolā, kur Real Madrid vai Barcelona var dominēt. Tur 10 gadus pēc kārtas, 11 gadus. Amerikāņu futbolā tas, kopš mēs šo visu aktīvāk analizējam, skatāmies, tas tomēr 2-3 sezonas ir maksimāli, kur tu vari būt pašā elitē. Titāni dzīves piemērs, ne? Mēs arī pirmos gadus viņus visu laiku, playoffos redzējām, jā. Visu laiku redzam playoffos, viņi ir visu laiku top 3 sīdos, top 4 savā konferencē, un tā vienkārši viens klikšķis viņu nav. Nav trenera, pazūd svarīga persona vai sastāvā vai korpusā treneru. Vai vienkārši viens no otra nogurst un vēl treneris kāds pamainās, kāds saka, un tad, Chiefs redzēsi, vai būs tas ceļš, ko es tikko noraksturoju, vai nākamgad jau viņus mēs varēsim par pastarīšiem pieskaitīt. Bet šī sezona ir tāds, kā saka, robeža lielums, kur viņi iet jau vairāk uz lejas pusi. Bet tu pareizi saki, ka nav īsti skaidrs, kas viņiem nesnāk, jo sastāvs ir labs, arī jaunie spēlētāji ir labi, aizsardzība, kaut ko var izdarīt, bet rezultāti ir kādi ir. Bet labi epizode Karīmam Hantam sanāca šajā spēlē gūstot touchdownu, ja parasti touchdowns ir vai cauri aizsardzības līnijai vai ap to, tad šeit touchdowns ir vienkārši pāri šajā līnijā un vienkārši lidojumā ielec iekšā touchdown zonā, un šādas epizodes diezgan bieži var redzēt, tādas interesantas epizodes amerikāņu futbolā, un tā ir tā odziņa, ko vienmēr prieks skatīties tuvu endzonam. Starp citu, skatoties daudz sportu, tas arī tādu analizējot tieši šeit, es amerikāņu futbolā zinu, kurš iedos stilīgākajā vispār pasaules sportā kamerā, bet šī te tieši pēc touchdowna. Jo viņi arī filtri ieliek. Tā kvalitātes filtriņš un vēl tas parasti stilīgais kaut kāds katrai komandai savs touchdown grafika. Tā ir viena vispār no stilīgākajiem video tādiem momentiem sportā, ko es regulāri skatoties redzu. Jā, man arī ļoti patīk. Tas filtrs tā trīcošos, tā kā kabaļi ir riktīgi zūbs, tops vienkārši, tas ir tops. Tas ir līmenis, tiešām, Eiropas sportos nezinu, varbūt kaut kur esmu redzējis, bet tas nav tik populāri, reiz preizē varbūt kāds mēģinājis integrēt, bet šis ir tāds, kas regulāri tu ieraugi, tas touchdown uzreiz tev tāds, zini, forši. Tieši tā. Aizējām reklāmas pauzē. Pirmās 2 nedēļas, 11. un 12. ir izrunātas, pēc tam pieķersimies klāt 13. nedēļai un vēl daudz interesantiem jaunumiem. Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV. Jā, paldies mūsu lieldraugiem PAFBet, bet laiks ielūkoties arī interesantās lietās, teiksim tā, negluži ārpus amerikāņu futbola, bet tūtam. Un atkal ir, teiksim tā, amerikāņu futbola rādījusā parādījies latvietis pie tam ļoti zīmīgiem ģimenes rakstiem. Mūsu leģendārā spēkavīra, jau ilgadēja politiķa dēls Arnolds Bergmanis, starp citu basketbolu spēlēja, ir ieguvis stipendiju saistībā, lai studētu NCAA un spēlēt amerikāņu futbolu, bet, lai kā man gribējās, lasot rakstu, redzēt, ka būs quarterbacks vai kāda no pozīcijām, kur var izaugt par superstāru iespējams un kaut ko savādāk, bet tad nē, viņš arī ir šajā saucamajā offensive line, kas sargā quarterbacku. Palūkosim, skaidrs, ka mums ir bijusi arī vēsturiski vēl spēlētāji amerikāņu futbolā, kas ir līdz koledžai tikuši, bet, protams, ka tik līdz NFL-am tas ir nākamais līmenis, nākamais solis. Kas zina, es tiešām novēlu Arnoldam, lai viņam tas izdodas, bet katrā ziņā beidzot ir arī atkal latviešu uzvārds parādījies saistībā ar amerikāņu futbolu. Jā, un Nik, mēs jau arī atceramies, kāds spēks bija Raimondam Bergmanim, kādos sportos viņš piedalījās. Gan svarcelšana, gan spēka vīri, tas bija ļoti iespējams. Un ja kaut daļa no šī ir iekšā arī dēlā, tad viņš būs ļoti, ļoti labs līnijas spēlētājs. Būt, jā. Un Nik, es starp citu dzirdēju, kad ir kādi jaunumi, kas jau sasaist kopā arī Formula 1 ar amerikāņu futbolu, jā? Par Formula 1 vispār runājot, nedēļas nogalē ir paši galvenie notikumi. 3 titula pretendenti un viena sacīkste, Max Verstappens un Norris un Piastri. Bet par Formulu runājot, tad ļoti interesanta novitāte būs tuvākajos gados, ka, ja mums Allaž jau pēdējos gados ir pierasts, ka ir 20 komandas, tad Formula 1 lēmuši par labu amerikāņu ražotāju firmai Cadillac un būs 21. komanda. Un saistībā ar amerikāņu futbolu Cadillacs prezentēs sevi tieši ar amerikāņu futbolu saistītām pasākumā. Tas ir kaut kas vispār nebijis, un amerikāņi māk to, kā saka, kapitālismu izmantot maksimāli. Un skaidrs, ka lielākā reklāmas platforma tas ir amerikāņu futbola Super Bowl reklāmas, un Cadillacs ir izdomājis tieši to momentu, lai prezentētu savu jauno komandu. Lūkosim, man katrā ziņā ientraģēja Cadillacs tāda luksus auto ražotāja firma, kā viņi izskatīsies formulā. Tas ir ļoti labs jautājums. Jā, un mēs varam arī redzēt, ka viens no Formulas 1 posmiem. Vienā no posmiem ir tā, ka nevis gluži pašam stadionam iet cauri šī trasa, bet nosacīti gan skatītāju vietas, gan arī braucēji, kur pārģērbjas, kur patusējās, ir Miami Dolphins laukumā.
laukums. Miami posms salaži izceļās ar ļoti iespējīgu tādu krāšņumu. Šeit mēs arī redzam, tur vidū trases jahtas, baseini, šie saucamie panorāmas rati. Tā kā formula ar amerikāņu futbolu, es domāju, ka nākotnē sasaistīsies vēl ciešāk, jo galu galā amerikāņi saprot, kāds tirgus ir formulai un kāds tirgus ir amerikāņu futbolam. Tā kā es nebūšu pārsteigts, ka nākotnē mēs redzēsim saistībā ar formulu amerikāņu futbolu arvien vairāk ziņas. Tieši tā. Saistībā par stadioniem, starp citu, un vēl lieliem amerikāņu pasākumiem, kas tev stāstāms, Jāni? Man ļoti patīk pagājušā nedēļa. NFL bija pateicības nedēļa Amerikā, un līdz ar to tur pirmkārt agrās spēles, ceturtdien, piekdien. Tītars tika kauts ēsts, vai ne? Un pirms spēlēm tiek kauts un ēsts tītars, jā, un uzvarētāja komanda ir pēcspēles intervijās, un visi mielojās tur ar gaļu, ļoti interesanti. Bet, kas mani forši pārsteidza, tad Detroitā spēlē puslaika šovā uzstājās rokgrupa un pēkšņi stadionā parādās arī Eminems. To man šķiet neviens nezināja, negaidīja, un viņš nebija ilgs tas viņa skits, kā sakot, 4-5 minūtes, bet tāpat viņš sacēla vētru tur. Un vēlajā naktas spēlē Dallasā parādījās Post Malons, arī nospēlēja savu daļu. Un, šādas slavenas figūras, kad ienāk negaidīti uz lielās skatuves, kad visa Amerika skatās. Un ir tieši tā odziņa, kas bija vajadzīga. Un kā atceramies, Eminems jau sevi spilgti pieteica arī pirms 2 gadiem Super Bowl šai izcīņas halftime šovā, kur citiem hip-hop un R&B māksliniekiem uzstājās. Tā kā Eminems un amerikāņu futbols arī tādas cieši saistītas lietas, kur Eminems regulāri parādās un pavērot, cik stilīgi Jakuģers, starp citu. Jā, viņš ir Detroitā, viņš ir fans par Lions, ik vēl laikams parādās spēlēs, bet šis bija kosmos, jā. Ko, Jāni, kā reiz pateicības dienas nedēļa, tā bija 13. un lūkojam, kas notika 13. nedēļas rezultātos. Tad pirmkārt uzreiz jāmin, ka ilgi neredzēts rezultāts 0-līta pie vienas komandas. Vikīgi nav tā vājākā komanda, bet pret Seahawkiem iesūca pamatīgi, ne? Jā, tur bija savs stāsts par quarterback, šis jau 3. quarterbacks, kas sāk Vikingiem un izstājās viņš diezgan briesmīgi. Vēl bija daži rezultāti. Tā pati pateicības nedēļa bija ļoti interesanti. 31-24 Green Bay's uzvar pret Lions. Bengāls uzvara pret Raveniem. Jā, Ravens cīnās par izslēgšanas spēlēm. Bengāļiem tajā spēlē bija vispār dot 20% iespēju uzvarēt tikai. Jā. Ravens un Chiefs ir tādu bookmakeru lielās prognozes uz Super Bowl, bet abas komandas varbūt arī netika iekšā. Par prognozēm runājot, arī Ravens un Chiefs bada regulāri varas prognozes. Es sabojāšu tieši tādēļ arī es šo zodu īstenībā tik vājas prognozēju, ja tu atceries pagājušo gadu un citus, es ļoti bieži tieši Chiefs izmantoju savās prognozēs. Šogad es viena viņa iziet, man otra neiziet, tad es tur arī svārstos ap to sipnieku, ar ko mēs sākam. Bet man šķiet, ka tu atkal esi paņēmis, jā? To es pastāstīšu, jā. Jā, bet rezultāti ir labi. Pantēras uzvarēja, viens no lielajiem pārsteigumiem, kas notika, bija Pantēra uzvara pret Rams. Rams ir pirmajā vietā līgā bija pirms šīs spēles, un viņi izskatās varbūt viņi pat viena no galvenajiem Super Bowl favorīti, kas papētīja. Jā, un viņiem gan sastāvs labs, tad neteiksim, ka viņi tur iznīcina visus, bet viņi uzvar izdara to, ko vajag, un dažreiz tas pat izskatās viegli, bet šeit viņi zaudē Panterām, kuri, starp citu, ir vienīgā komanda, kuri šogad ir 2 reizes vinnējuši spēles, kur viņi ir vismaz ar 10 punktu pastarījuši, jā. Pārējās komandas bilants ir 0-14, tā kā, Panteras šogad var iekniept jebkuram. Un šajā spēlē viena no top epizodēm, kas notika, iespējams, tas arī būs regulārās sezonas labākais ķēriens. Tas ir Puka Nako, nesen draftētais spēlētājs, kurš skrien savu celiņu, ierauga piespēli, kur lido ne tur, kur vajag, un ar vienu roku, kura pat sanāk nērtā roka, noķer bumbu. Labi, tur arī noplauka, ka tā otra pretinieka roka pirmā vidu. Protams. Tā pretinieka roka tieši nobremzē, Aldi, ka forši paņem tā bumbu. Protams, bet to nevar noliegt. Skaidrs, ka ļoti skaisti. Šie lecienā ķērieni ir paši labākie un fantastiski. Bet tas, kā Panthers uzvara Rams, bija diezgan interesantas epizodes attiecībā uz pašu spēli. Bija divas situācijas, kad Panthers bija 4. downs, kas nozīmē, ja viņi zaudē bumbu, tad Rams viņu iegūst automātiski sev. Bet ko dara Rams? Viņi ne tikai iziet šo 4. downu un iegūst dažus jardus, bet šeit ar tādu vidēji tālu piespēli ieskrien vienā touchdownā, kas pārsteidz pamatīgi Rams. Un tepat arī 4. taimā atkal tā pati situācija, 4. downs un atkal
Šī jau diezgan tālu piespēle un atkal touchdowns. Un Rams vienkārši šokā, skatītāji šokā. Kā var atļaut kaut ko tādu, ja? Jā, man ļoti nepatīk izmantot šo, kad izmanto, kad es izmantoju, es taču teicu, bet par Pantērām atceries, es visu sezonas gaitā birējis, ka tā komanda var pārsteigt. Un šobrīd viņi ir ar pozitīvu bilanci. Jā, un viņi nav izslīdējuši. Jo pagājušā gada sezonas beigas to tendenci parādīja, ka kaut kas tur var sarākt. Jā, un viņi nav izslīdējuši no play-off sarunām. Es zinu, ka režisoram šis ļoti nepatīk, es to esmu ielicis, bet to nevar neparādīt. Sveiks. Packers spēlē pret Lions viņa laida un katrā ziņā par Packers, arī pieminot, tad jau ieskicēšu šo nedēļas nogali. Jūsu derbijs, Lāči pret Packers. Būs derbijs, bet pagaidām nākotnē paskatāmies mazliet vēsturē. Šajā epizodē sodu pārkāpumu dabūs Packers uzbrukuma līnijas spēlētājs un augšā būs treneris. Un mēs varam redzēt, ka uzbrukuma līnijas spēlētājs izskatās tagad, un treneris tikai tagad pasauc timeoutu. Šajā epizodē Packers būtu zaudējuši 5 jardus un nebūtu gājuši pēc touchdowna, bet tiesneši iedeva viņiem... Tiesneši ziepēs. Skatītāji ļoti izteikti bļāva refuse saka visu atlikušo spēli. Tā kā, es neko nesaku, protams. Skaidrs, ka Pakerus vilks. Es jau redzu, kā pret Lāčiem viņas vilks. Tas ir garantēti. To redzēsim. Nākamais ātri pieķersimies par to zaudējumu, ko tu minēji Vikingiem 0. Viņiem spēlēja jaunais quarterbacks Brosmers pirmā spēle, bet viņš spēlē švakāk par Šadoru Sanders. Un šī ir viena no epizodām, kas parāda, kas ir jauniņais, kur bumba vienkārši jānomet zemē vai kaut kas jāizdara. Viņš vienkārši viņu pamet kā kaut kādu, kā bērns kaut kādu. Kā kaulu sunim, kurš bumba tiek pārķerta un aiznests atpakaļ uz touchdown zonu. Šī epizode arī salauza spēli un tālāk Seahawks. Pie tām pret Seahawks, kas viena no labākajām komandām šozo līgā. Tā kā īstenībā, ap citu, tam Vikings quarterbackam pilnīgi tādā ziņā priekš pirmajām spēlēm vēl spēlē pret Seahawks. Jā. Man liekas, viņš iemeta 3 pārķers vai 4 piespēles. Briesmīgi debija. Un viss smieklīgākā epizode varētu būt Atlantas bijušajam sitējam Younghoe Koo, kurš ir atlaists no Atlantas, paņems tagad Giants komandā un izpildīs viņš soda sitienu, bet field goal sitienu. Un ko viņš dara? Viņš ieskainās tēmē pa bumbu, bet netīšām trāpa pa laukumu un pat nepieskarās bumbai. Es neko tādu nebiju redzējis. Ne īsti futbolā, ne īsti amerikāņu futbolā, bet šeit viņš ir. Futbolā es jau aizskatrā stāstu, esmu redzējis, tikko bija Champions Līgā ļoti interesants moments, kur Vārtsargs cenšoties izspērt no rokas bumbu laukumā. Viņš tik tālu atvēsējās ar kāju, ka iespēra savam aizsargiem konkrēti pa apakšstilu. Tāda skaņa bija, ka vienkārši saturies Prāgas Slavija. Jāsaliek mums highlight. Apmēram, jā. Mēs varam paskatīties, kā mēs raidījuma sākumā minējām. Šeit mēs redzam gan likmes uz Super Bowl uzvarētāju uz pašreizējo brīdi, gan arī uz MVP. Un MVP rekur ir Dreiks Mejs, Patriots. Kas ir unikāli, paskaties, kā Cowboys quarterbacks, kur parādījies, kā 3. vietā. Jā. Dārgs Preskots. Viņš spēlē diezgan labi, un kas man nepatīkami pārsteidza, ja Lāči pašlaik ir 1. vietā NFC, viņi pat nav top, 13 pēc bookmakeriem. Tas laikam parāda, protams, uz emocijām mēs varam teikt, ka Lāči ir ļoti laba komanda. Tāpat arī, man liekas, pēdējo 5 gadu laikā šajā sarakstā nav Patriks Mahomes. Un nav taču arī Ravens quarterbacks. Jā, Mahomes tur nav, un arī Lamar Jackson tiešām nav. Arī nav. Tāds nav bijis, man liekas, vispār nebijis moments. Un viņi arī nebūs, pat, kad jau apakšā redzēs 101, tas jau nozīmē, ka viņi nebūs. Tātad, strīds noteikti ar pirmajiem 2, 3. Jā, es teiktu, ka šī tabula par MVP balvas ieguvēju tikai un vienīgi parāda to, cik šī sezona ir neparedzama un cik tā ir interesanta. Un tā arī ir. Ja Ravens un Chiefs quarterbacki nav sarunā par MVP top 10, par ko mēs runājam. Jā. Fantastiska sezona. Ja kāds Meju būtu ielicis pirms sezonas kā kandidātu, es teiktu, noteikti vēl, ka mēs katru raidījumu atgādināsim un nodosim šūtaut Edgaram Bāliņam, kurš teica, ka Vašingtons komandārs būs finālā, tad Vašingtonai arī bēdīgie šobrīd. Viņi pat nebūs play-offos, diemžēl, jā. Nebūs, jau skaidrs, ka nebūs. Jā. Lūk, šī ir mana uzvara, es nezinu. Cik mēs ilgi filmējam 7 gadus, tad šī ir mana uzvara. Lāči ir pirmā. Jā, arī viss. Es domāju, ka šodien mēs varam slēgt vispār šo raidījumu kā tādu. Lāči pirmais sīts, tu piedaries. Mēs šo ieliksim kā thumbnail, zini. Nē, tiešām šo ielaist tādu kā vēstures rāvītī, kā glezdu. Jā, bet Lāči ar savām uzvarām un Rams ar savu zaudējumu Panterām noslīd uz 2. vietu un pagaidām es tiešām neticu savām acīm. Es neko tādu negaidīju un tas izskatās tik skaisti.
kā īsti es nevaru, bet... Bet vispār ļoti daudz interesantu komandu. Tiešām, labi, Ravens ir vēl gan, Ravens ir kā 4. cīts ar parādus, bet ļoti lielu komandu šajā sarakstā nav. Un tiešām, ja kāds kaut ko šādu man parādītu pirms sezonas, teiktu, ka visdrīzāk tas Dullo izvēles šito te playoff picture pēc simpātijām logo apmēram, kurš logo patīk to ielieku. Bet īstenībā, tad ir reāli. Jā, un mēs redzam, palikušas ir 4 nedēļas, bet NFC konference ir tik sīva, kā tu pats teici. Tur viss vēl var apgriezties kājām gaisā. NFC, labi, Lāči var netikt. Tur ir 10 komandas ar pozitīvu bilanci. Līdz ar to tur vēl pa divīzijām izšķirs ir daudz kas un Lāči. Labi, Lāčiem ir 8-3 šobrīd, vai ne? Jā. Ar 8-3, labi, 4 nedēļas 8-7. Visdrīzāk viņi būs kaut kur. Jāskatās, kā ies Grīnbajā. Viņiem 4 nedēļas, ja vienu paņēma, tas ir, pieņemsim, vienu paņēma un 3 zaudē, 9-6, vajadzētu būt. 9-7. Ar 9-6, piemēram. Es tagad rēķinu, ka vienu paņem. Okay. Ir 8-3, tagad viņiem piemēram vienu uzvar, 3 zaudē, ar 9-6 vajadzētu būt. Tā kā viņi šobrīd... 5 spēles palikušas, jā. Nerēķināsim, bet skaidrs, ka izējas pozīcijas ir labas. Nākamajā epizodē, es domāju, ka mēs arī apskatīsimies jau, kādi atlikušie pretinieki būs ar komandām, kas tur pagaidām nerēķinām, bet skaidrs, ka Lāči ir ļoti labās izējas pozīcijās, lai kvalificētos izslēgšanas spēlēm. Jā, bet spēles ir diezgan pasmagas palikušas 2 pret Grīnbeju. Redzēsim. Tās uzvarēs abas. Skatāmies mūsu prognozes 11 nedēļai. 11. nedēļas prognozes, es varbūt sākšu ar savām. Man Miami izgāja papildu laikā, bet izgāja. Chiefs mums abiem iegrieza diezgan pamatīgi, ne tikai neuzvarēja, bet pat zaudēja. Seahawks labi noplauka. Seahawks man noplauka, jā. Plus 2 uzvarēja. Protams, Seahawks zaudēja pa 2 punktiem. 2 punkti zaudēja. Tieši līdī uzlikta īstā. Un es spēles laikā skatoties, man likās, ka viss ir kārtībā, bet beigās šis plus 3 nospēlēja. Jā, pirmkārt es sākšu, ka man bija kurioza likmes skatoties. Es pirmkārt uzliku uz 12. nedēļu Bills un Texans. Un kas ir interesantāk, es skatos 11. nedēļas rezultātos meklēju Bills. Pēc tam liekot analīzi. Bills pret Buccaneers, yes, uzvara. Pagaidām skatos, kāds Buccaneers. Jā. Pēc tam bājas 12. Dievs, jo kā Bills zaudēja 11. nedēļu tieši uzvarēja to vajadzīgo līdīju, bet uzvarēja. Un 12. zaudēja. Tā kā, man īsāk sakot, rezumējot, tad Chiefs, kā tu pateici, zaudēja. Bills zaudēts tieši Texaniem. Eagles uzvarēja un Bills zaudēja. Tā bija. Jā. Tā kā man viena precīza un arī summiņa mums ir savilkta. Summiņa mums ir savilkta. Ir mums savilkta un pagaidām Jāni visi cieņu šo zonu, tu mani atstāji Jaņos. Man ir tāpat jau es ap to 0 turos, proti mazs mīnusiņš, bet tu esi bazo pulsuļu uzaudzējis. Es atzīšu, es iešu nākamā nedēļa agresīvi, pēc par to mēs arī tūlīt pat lūkosimies. Mēs varam sākumā ielūkoties, spēlēs, un tad jau arī, ko mēs prognozējam. Jā, un šeit... Jā, starp citu, Bengals komandai ir atgriezies Burrows. Viņš izskatījās vēl tāds ne uz pilnu klapi, kā saka, bet viņš atgriezies. Tāpēc Bills pret Bengals varētu būt laba spēle. Man ļoti patīk arī Rodgers. Spēlēs pret Steelers, spēlēs pret Raveniem. Tā būs laba spēle. Texans pret Chiefs būs laba. Jā, tā arī... Lāči Packers, tā ir centrālā spēle, ko uzlikuši ir attiecīgi Fox. Jā. Tā ir Game of the Week, viennozīmīgi. Tas ir viens no vecākajiem derbijiem, vai ne? Jā, un arī... abas komandas ir ar bilanci praktiski vienādu. Jā. Tā kā tur būs bežonīga cīņa. Un man ļoti patīk arī Eagles pret Chargers, kā arī Jaguars pret Colts vienas konferences. Jā. Un vēl Jāni, zinu, ko ir svarīgi minēt, arī ceturtdienas spēle ļoti svarīga. Tāpēc, ka Dallasai ir 3 uzvaras pēc kārtas. Jā. Viņi ir dabūjuši pozitīvu bilanci, un pretī ir vēl viena komanda ar pozitīvu bilanci, Detroit Lions. Tā kā Dallasai vēl viena liela mēraukla. Ja Dallas vēl šo paņems spēle pret Detroitu, tad viņi ir tā teikt ar kāju atspēruši durvis vaļā arī sarunā par izslēgšanas spēlēm. Tieši tā, un šī spēle būs jau noslēgusies, tā kā skatīsimies, bet, viss ir priekšā. Un ko mēs prognozējam? Jā, mēs ejam. Es sāc tu, jo man būs ļoti agresīvi. Ok, tad pirmais. Es lieku uz Čikāgu, ka viņi nezaudēs. Ar vienu touchdown viņi man nedara, ka zaudē, bet ar vismaz 6 punktiem, ka viņi nezaudēs. Protams, ka es esmu pa savu komandu bet loģika un analītika saka, ka šī būs smaga spēle, jo spēle arī notiek Grīnbejā. Un, lai mazliet nodrošinātos, es uzlieku šo plus 6,5.
Tātad 10 uz šo, 15 es lieku uz Denveru, bet es šeit vairāk lieku nevis uz Denveru, bet pret Raideriem, jo Raiders ir viena no švakākajām komandām. Es domāju, ka Denver turpinās spēlēt agresīvi, un tas rezultāts varētu būt kaut kādi plus 11 vismaz, tāpēc arī es šeit 15 uzliku. Un šī likme laikam ir tā, kas mums nesaskan, bet es lieku uz Houstonu. Man patīk, kā viņi ir pamodušies. Ja nemaldos, viņiem pēdējās nedēļas ir labāka aizsardzība līgā, un redzot to, cik lielu spiedienu jāiztur Mahomesam un kādas ir viņa piespēles, es domāju, ka viņi ar vienu field goal var atļauties zaudēt šo spēli. Te man ir vesels 20. Es arī spēlēju agresīvi, jau pēdējās nedēļas, vai ne? Jā, labi, jā. Ko tagad es nākšu ārā ar savu, kā saka, rodeo. Tātad, pirmkārt, es ņemu, man liekas, pēdējo sezonu lielāko koeficientu. 3,40 es izvēlos lielajā derbijā. Es visos sportveidos, vispār jebkurā sportveidā, jebkurā lielajā derbijā. Dienas beigās, tie ir tuvu 50, jo tur ir emocijas, tur ir derbijas, tur ir vēl papildus visādas ekšani. Es izvēlos nefavorītus derbijās ar Pakeriem un Bears. Lāči ar tādu bilanci parāda, ka viņi ir spēcīga komanda, un es domāju, ka arī es ceru, ceru, ka arī Lāči parādīs savu jaudu pret Green Bayu, 10 vienības uz Lāčiem. Tad es lieku 20 vienības, kā jau minēju epizodes gaitā, Chiefs, es visas sezonas uz viņu muguras savās prognozēs. Ja šoreiz man ir piečakarēs, es apsolu šo zonu, es vairāk neizturēju. Okay, labi. Bet ar 20 vienības uz Chiefs uzvaru, uz tādu mazo koeficientu. Un, man patīk Jaguars koeficients. Mājās 2 pret Coltiem. Coltiem ir, ja nemaldos, 3 zaudējumu sērija. Jaguars atkal 3 uzvaru sērija. Viņiem par labu, kāpēc nē, savā laukumā spēlējot. Tur es uzlieku arī 10 vienības, kopumā 40 vienības. Un lūkosim, lielā, protams, spēle būs Lāči pret Pakeriem. Jā, starp citu, pirms raidījums bija izdomājis, bet tā kā tu liec uz Lāčiem, tas nestrādā, bet mums ir pretējais likmes uz Chiefs un Texans. Ko tu saki par nelielām derībām savā starpā? Pagaid, uz Texans? Man ir uz Texans. Ja uzvar Texans, tad tu nākamo raidījumu, es tev iedošu skaistu Lāču formu un nosēdēs, Bet ja uzvarēs Chiefs komanda... Pakers, tev tu ar to sieru sēdēsi galvā. Režisoram, es ceru, ka viņš tev apēs mājās, viņš vēl stāv kaut kur. Bet, ja Chiefs uzvar, ar sieru galvā. Es varu Pakers kreklā sieru visu raidījumu negribās turēt, bet tu var režisors apstiprināt, tas sieras ir viņam mājās, tagad ar to sieru galvā sēdēsi. Šeit es pats sevi uzrāvu. Labi, tad let's go, rodeo. Ko, dāmas un kungi, skatāmies amerikāņu futbolu. Jau vairs nebūs tik ilga pauze. Tagad mēs atpūšamies, bet skatāmies un vērojam 2 nedēļas un tiekamies jau ar sadāk 14. un 15. kārtas rezultātiem, un tad jau finišs taisa regulārajā sezonā. Tieši tā, likmes jums ir, sarūpējiet dāvanas Ziemassvētkos. Tā kā skatāmies amerikāņu futbolu, gaidām Ziemassvētkus, mierīgi jums decembrī un tiekamies jau pavisam drīz. Paldies, ka skatījāties. Čau visiem. Turās, čau. Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV.